Jelgava visā Latvijā ir pazīstama kā skulptūru festivālu rīkošanas vieta. Sākumā bija ledus skulptūras, tad smilšu skulptūras, metāla skulptūras un šai saimē tagad ir klāt piepulcējušās arī koka skulptūras. 23. maijā mazo jelgavnieku vērtējumam tika nodots otrā starptautiskā koka skulptūra simpozija Tēlnieku veikums pirmsskolas izglītības iestādēs un Jelgavas pirmajā speciālajā internāta pamatskolā. Koka skulptūra simpozijas ir unikāls ar to, ka dienu no dienas bērni un visi bērndārza apmeklētāji, gan vecāki, gan audzinātāji redz, kā no pavisam parastiem koka baļķiem top šīs te brīnišķīgās skulptūras, un tā tad arī ir pamatā šī te sociālā ideja tieši šo te kultūru jelgavniekos jau audzināt no pašiem mazākajiem, tāpēc arī mēs sākam ar bērnu dārziem. Tēma jau otro gadu pēc kārtas ir baltu tautu pasakas, un kad mēs domājam, kas tad ir baltu tautas, tad nonāca, ka tie ir latvieši un lietuvieši, un tāpēc arī ir tā atlasē, ka tiek šis te nolikums izsūtīts latviešiem un lietuviešiem māksliniekiem. Ja? Daudz māksliniekiem. Mums tāda datu bāze ir. Tālāk mākslinieki tātad iesūta savas skices, un mēs, un pēc tam profesionāls žūrijas vadībā, mēs tātad atlasām atbilstošākās skices, kas visvairāk atbilst tēmai, visvairāk ir tādas vizuāli, iedarās pilsētvidē un galvenais, lai viņas ir funkcionāli izmantojamas, kā pieņemsim šīs te koku šūpošas šeit, pirmsskolas izglītības iestādē Ķipari. Tātad galvenais mums arī ir, lai nevis skulptūra tikai stāvētu un izskatītos, bet lai bērni ap viņu varētu darboties, ņemties, apsēsties, parāpelēties, pašūpoties. Lūk, tāpēc arī pēc tāda principa arī tiek atlasījušas šīs skulptūras. Un mums tad šogad ir 3 mākslinieki no Latvijas un 2 no Lietuvas. Pirmsskolas izglītības iestādē Ķipari lietuviešu mākslinieks Tautvilas paviljonis izmantoja pasakas zeme, saule un mēnesis motīvus. Lietuvas mākslinieks Vitautas Kelpša iestādē pasaciņa atdzīvinājis lietuviešu pasaku tēlu Pūķi. Šī ir kļuvusi par tradīciju, kad koka skulptūra simpozija laikā bērndārza teritorijās bērnu un vecāku acu priekšā top fantastiski mākslas darbi. Un, protams, kad gan no tā tapšanas viedokļa, no šī procesa viedokļa, kur bērni redz, kā mākslinieki strādā, ar kādiem instrumentiem strādā, kā veidojās šī sadarbība, jo arī šis milzīgais, jā, īstenībā mākslas darbs netapa vienam pašam māksliniekam strādājot, viņam ik pa laikam pieslēdzās kāds palīgs, kas kaut ko pacēla. Tagad tā ir fantastiska ideja. Šobrīd šogad mums ir 4 bērndārzos un 1 skolā. Pagājušajā gadā mēs 5 bērndārzos veicām šo lielo darbu, un šajos 5 pagājušā gada bērndārzos tātad šīs skulptūras turpina savu dzīvi, un pats viens no interesantākajiem momentiem šajā gadā bija tas, ka 4 no māksliniekiem, kas strādāja, bija arī tie, kas pagājušajā gadā strādāja, un viņi apciemoja savas pagājušajā gadā veidotās skulptūras. Tā redzēja, kā bērni par tām priecājās, teica tādus ieteikumus, ko mēs vēl varam darīt, lai viņus saglabātu, jo, kā teica Kārlis Īla, mākslinieks, kokam ir koka dzīve, un, protams, ka šur tur rodas pa plaisiņai, šur tur rodas pa skrambiņai, bet tas ir tikai dabīgi un skaisti. Jā, bērniem patīk, vecākiem patīk. Un īpaši šos lielos darbus faktiski arī vecāki nākot pakaļ bērniem vakarā ar baudu pieskarās, noglāsta, pašūpojas. Pie Jelgavas pirmā speciālās internāta pamatskolas tēlnieks Gundars Kazlovskis izmitinājis nenovīdīgos lācēnus, uz kuriem bērni varēs šūpoties. Māris Gailis pirmsskolas izglītības iestādē Gaismiņa izveidoja skulptūru Eža kažociņš, kas radīta kā rāpeklis. Bet latviešu tautas pasaku par ezi un zaķi iestādē Vārpiņa atainojas Zigmunds Bielis. Lielu atbalstu skulptūru tapšanas procesā sniedza SIA Jelgavas ūdens un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Pilsēta saimniecība. Jelgavas pilsētas pašvaldība šobrīd strādā pie pirmsskolas izglītības tīkla paplašināšanas. 2014. gadā mums būs vēl 2 pašvaldības iestādes, un mums šīs skulptūras gaida arī mūsu 8 privātās izglītības iestādes. Tā nav tikai tāda šauri noteikta auditorija, tad mēs pamazām šīs skulptūras ar katru gadu ienāks tā, lai visos bērndārzos, visiem Jelgavas bērniem, kas mācās bērndārzos, būtu iespēja redzēt, kā top skulptūru, baudīt, kā ar to var darboties, kā par to var priecāties un kā par to var rūpēties. Bet smilšu skulptūru cienītāji jau tagad var ieplānot braucienu uz Jelgavu. Smilšu skulptūru galvenie datumi ir 15. 16. jūnijas. Gaidīsim visus Uzvaras parkā, kur atkal mākslinieki izveidos jums tādu uzbūrs mazu sapni par zelta laikmetu, kas ir arī šī gada smilšu skulptūru festivāla tēma.